izdarīt metienu, netrāpīja viņš par ripu, bet turpinās uzbrukums un ļoti bīstams izgājiens Telkvists. Ar partneriem sprukts ar ripu. Un neizdodas. Ripa ir vārtos, bet vārti ir izgrūsti. Jā, nebūs, neskaitīsies. Vienīgais jautājums, kurš vārtus izstūm? Ģirds Ankipāns, tas ir Karsums paslido garām. Nu, neviens no mūsējiem tur. Vārtsargs taisot šo špagatu, manuprāt. Pēc viņa. Nu, jā. Nē. Nu, tā izskatījās. Sāk jau dziļāk laukumā. Bet Maskavas Dinamo uzbrukums joprojām turpinās. Lauris Dārziņš to ripu un iespēja iziet 1-1. Lauris Dārziņš! Nē. Un otro reizi nepilnu 2 minūšu laikā tiesnesis plāta rokas. Tagad mēs kaut ko varbūt redzēsim. Nē, vārti izstumti un nepiedalās. Opa! Telkvists. Atkal glāb Telkvists. Nu, vēlreiz nevajag ļaut izdarīt metienu. Pietiek. Jau 2 ļoti bīstami metieni bija. Lauris Dārziņš. Uz pretējo pusē beidzot! Hartigans! Lieliski beidzot! 1-0 Ripa ielido Maskavas Dinamo komandas vārtos. Teicami, Miķeļa Redliha piespēle un nekādu cerību neatstāja Garnetam, raidot ripu starp kājsargiem viņam Marks Hartigans. Un Laurim Dārziņam arī. Lai arī kā gribētos, bet Čaņi un to varam ripu. Mikēls Telkvists ir pazaudējis ripu, turpat viņa. Labi, tiesnes rāda. Prom, visa spēle turpinās. Bet pēc Tunovu iemetienu punktā. Jānis uzvar, līdz ar to turpinās mūsu uzbrukums. Kārsums labi atstājas Spruktams, mums piespēlē vārtu priekšā. Jā, ļoti maz vietas, ļoti daudz spēlētāji. Arī pa pie Garneta. Spēlētājos Jākaps Redliks izdarīja metienu. Tagad gan Jākaps kļūdās 1-1. Jā, nu lielisks Leo Komarova. Vai nu apakaļ jāielādē pretinieka aizsardzības zonā, vai nu jāpietur, nu. Jā, ļoti spēcīgi. Hartigans. Tātad mums laukumā. Hartigans. Neriskēja izdarīt metienu. Poļskis. Hartiganam atkal. Un vārds! Lieliski! 2-1 Rīgas Dinamo uzvar sērijas pirmajā mačā. Filigrāna izspēle. Bravo Hartiganam. Un liels prieks par mūsu jauno aizsargu Oskaru Cibuļski. Griezās 3. Vienreiz sāk, otrais sāk, ar 3. reizi Filigrāna iedeva Cibuļskim, kurš pielika uzvaras punktu. Nu, teicama kombinācija, teicams vārtu gūms un tiešām prieks par Oskaru Cibuļski.